Ko tu teiksi par šo? Mūzika spēja iedvesmot, iepriecināt, aizkustināt līdz asarām, bet tā spēja arī daudz vairāk. Mūzikas terapija ir zinātniski pamatota metode, kas palīdz cilvēkam tikt galā ar psiholoģiskām un pat fiziskām problēmām. Mūsdienās tai uzticās gan ārsti, gan pacienti. Bērni ir viena no galvenajām grupām, un bērniem mūzikas terapija ir ļoti noderīga. Sevišķi valodas attīstības traucējumu gadījumos, pie emocionālām grūtībām, arī ar dažādām saslimšanām. Autiskais spektrs, cerebrālās trieksmes un tam līdzīgi. Bet pieaugušajiem arī šis ir tāds vesels lauks, kurā strādāt, kurā būt, jo arī pieaugušie nevienmēr var nosaukt vārdā to, kas viņus sāpina, nomāc, kas ir tās grūtības, un citreiz caur asociācijām, caur skaņām mēs ļoti labi varam strādāt. Un vēl viena trešā mīļā grupa, protams, ir seniori, kur tad mēs senioriem pievēršamies tam, lai saglabātu kustību spējas, saglabātu domāšanas spējas. Mūzikas terapija – tās nav dziedāšanas stundas vai izklaide. Tā ir psihoterapeitiska palīdzības forma. Mūzikas terapijas metodes ir daudzveidīgas, no īpaši piemeklētu melodiju klausīšanās līdz aktīvai darbībai ar balsi, ritmu un improvizāciju. Pacienti dzied, spēlē mūzikas instrumentus, kustās mūzikas pavadībā. Tas viss, protams, speciālista vadībā. Atbilstoši tam, cik pacients ir gatavs iesaistīties, tad arī izvēlamies aktivitātes. Ir tādi, kas ir gatavi dziedāt, ir tādi, kur pasaka, nē, es tā kā dziedāt, nē, bet ir gatavi apskatīt mūzikas instrumentus, paeksperimentēt, kā šis skan, kā tas skan. Ir tādi arī, kas šo noraida, un tad mēs varam ķerties klāt pie mūzikas klausīšanās un sarunām par to, ko mūzika man nozīmē, ko šajā dziesmā sadzirdu, vai kā šis skaņdarbs liek man justies un nonāk pie kādām atmiņām un pārdzīvojumiem. Mūzikas terapija izmanto autisma, trauksmes traucējumu, depresijas, insulta seku, Alzheimera slimības un pat paliatīvās aprūpes gadījumā. Tā palīdz veidot kontaktu ar apkārtējo pasauli, izpaust emocijas un mazināt stresa līmeni. Mūsu ķermenis ir ieprogrammēts muzikālai atbildē. Vienmēr. Daudzi saka, man lācis uz ausīm. Nu, kā mēs redzam, neviens lācis tur nesēž. Jā? Mūsu ausis ir vaļā. Gan ausis, gan balss ir muskulis, kuru mēs varam vai nu trenēt, vai atstāt novārtā. Un bieži vien vienkārši notiek šī novārta atstāšana, un tad šķiet, ka man jau nekas nesanāk. Principā ir tā, ka mūsu smadzenēs ir spoguļneironi. Tātad tāds neironu veids, kurš ir caur kuru mēs iemācāmies pasaulē atbildēt tā, kā ja kāds mums uzsmaida, mēs uzsmaidam pretī. Ja kāds uz mums padusmojās, mēs arī iespējams uzvalkamies un dusmojamies pretī. Šos pašus principus mēs izmantojam arī mūzikas terapijā. Vispirmkārt jau satiekot pacientu muzikāli. Tātad, ja viņš atnāk pie manis, piemēram, ar depresijas simptomiem, es viņam nespēlēšu kopā spēlējumu un vai cik dzīve ir skaista, tad nē. Tad drīzāk būtu viņu satikt tur, kur viņš ir šobrīd. Palīdzēt, sajust viņam, viņam sajust sevi un tad lēnām kopā ar viņu, mainot mūziku, mainot instrumentus, stāstot, viņam pašam stāstot, nevis man, nonākt pie tādas kopīgas izaugsmes uz tādu labāku dzīves kvalitāti. Mūzika vieno, iedvesmo un patiešām dziedē. Turklāt maigi, nemanāmi, bet efektīvi. Mūzikas terapiju ir atzinusi Pasaules veselības organizācija, un tā ir iekļauta kompleksajā rehabilitācijā neskaitāmās klīnikās.